Nu, piemēram. Tas notiek ģērbtuvē, vai ne? Jā, tas notiek ģērbtuvē. Un tad cenšas aizvērt durvis. Jā, tad ir durvis ciet. Jā, durvis ciet. Nu, dažreiz tie ūdens bunduļi lido, dažreiz mums ir aizlidojis masiera galds un kaut kas tur vēl. Nu, viss, kas ir tāds. Tā ir tāda ne pārāk emocionāla izlādēšanās. Ko tā palīdz? Ko tā palīdz? Pašām, ja mēs tīri filozofiski. Jā, mēs tikai filozofi. Tā ir savu iekšējo negatīvo emociju relīze. Tāda kā pārskatīšana, tāda kā izpausme? Jā, izpausme. Ja es te kaut kādu angļu vārdu pieliku. Tas runā ar jā, kaut kādu angļu vārdu. Bet būtībā izgāšana ārā. Tu savas personīgās emocijas izgāzi ārā. Un cerībā noteikti uz to, ja tas notiek no treneru puses, tad, trenerim ļoti grūti. Viņš var tikai ar vārdiem, ar savām tādām rīcībām pats nepiedaloties tenī spēlē kaut ko izmainīt. Viņam ir jādabū spēlētāji, kas atrodas uz soliņa un kas ies laukumā, lai viņi izdarītu to, ko viņš vēlās. Tas ir ļoti grūti, ļoti sarežģīti, jo lielākā daļa treneri paši ir spēlējuši, viņi paši grib uzvilkt slīdes, paņemt noju un iet un parādīt. Vieglāk parādīt nekā izskaidrot, ko vēlās. Un, protams, tās emocijas dažreiz ir sit ļoti augstu vilni, kad viņas nav kur vairāk likt, tad viņas ir jāatsvabinās no viņām. Tad nāk ārā un viņš sevišķi pēc tādām, pēc nolaidīgām spēlēm vai pēc nolaidīgiem periodiem, kur ir noslinkots, ir nospēlēts ar gariem zobiem. Ar gariem zobiem. Tā kā es nākošo reizi, vai šoreiz es izvēlos neskriet tik ātri atpakaļ. Manā vietā kāds aizskries un vēl pēc tam kaut ko tur tā. Un tas jau visvairāk. Neviens nekad treneris, vismaz manā pieredzē, nav sodījis vai bijis neapmierināts ar spēlētāju spēli, ja viņš ir centies izdarīt to labāko. Tā ir. Ja viņš ir muļķis, un viņš dara 10 reizes pēc kārtas to, ko viņam treneris saka, lai viņš nedara, tad gan treneris var palikt jau pēc 3. reizes dusmīgs un paņemt un pateikt, atvaino. Es tev teicu, nedara tā. Labāk paliec muļķis un nāc malā. Ar visu savu centību, bet es tev teicu, nedara tā. Bet tu tā dari, tu neesi trenējums. Bet, teiksim, ja spēlētājs, pat ja viņam nesanāk, bet viņš ir centies situācijā izdarīt visu to iespējamo, lai izlabotu to, lai mestu pozitīvu rezultātu no šīs situācijas. Trenerim nekad nav bijis jānāk iekšā ģērbtuvē un jāmētā, papīra krūzes, plasmas glāzes un visu pakaramiet pa gaisu. Bet mēs varam teikt, ja soliņš tur laukuma malā ir trenera karaļvalsts, viņš tur ir diriģents, tad ģērbtuve pieder spēlētājiem, nevis trenerim. Būtībā jā. Treneris. Treneris ienāk pasaka, vai ne? Viņš ienāk pasaka. Ja pēc hierarhijas mūsu tiešais priekšnieks. Jā. Tāds mūsu tiešais priekšnieks, un viņš var ienākt ģērbtuvē un pateikt pauze un visu, mums nav kādas teikšanas. Bet, teiksim, kad treneris sastāvs pamet ģērbtuvi, jā, tas ir mūsu mikro. Jūsu māja? Jūsu mikrošūniņa, jūsu valstī. Jā, tāda mikro valstiņa maziņa, kur mēs te viens ar otru saskaramies un notiek visādas runas. Ģērbtuvē lielāko daļu nerunā par hokeju. Par visu citu izņemot hokeju. Jā, saprotams, ir izņemot spēles laikā. Tad, kad ir pārtraukums. Jā, pārtraukumos, jā. Spēles laiks tā jau ir cita lieta. Spēles laiks tur, vismaz kādu. Man personīgi patīk pusstundu pirms tā, kā mēs izejam uz laukuma iesildīties. Cenšos vairāk nerunāt par to, cik piens maksā un cik benzīns maksā šodien un kāds rītā būs laiks. Tad jau vairāk tā pāriet automātiski, koncentrējies uz to spēli un vairāk par tādām sīknēm. Sacīs lietām netiek pievērstas uzmanības. Neizdomāju kaut kur 10 minūtes pirms iziešanas uz iesildīšanu, pastāstīt kādu anekdoti. Man viņa pat neatceros par nevienu. Jā. Tu atceries savu pirmo Dinamo ģērbtuvi? Savu pirmo. Atkal runājam filozofiski, bet tajā pašā laikā konkrēti. Sporta pils, vai ne? Sporta pils, jā, 27. Tu ienāc? Man tā liekas 27. Ienāc tur, 11-nieks, mute vaļā. Tas bija templis. Templis. Jā, ja mēs jau it kā visu laiku tur bija garām un kaut ko tur redz, un viņiem tur viņi tur tinojas un staigā. Viņiem ir lenta laba, tā ir izolācijas. Labāka lenta. Viņam
firmas nūjas ir Koho. Un tad vēl viss strīdējās, atceros, man tā liekas. Es ar kaut ko tur ļoti strīdējos, vai viņus saucās Koho vai Kono. Ja mēs īsti nezinājām, tās bija ārzem nūjas, un mums bija tikai Latvijas Bērs un Rīgas Dinamo vai Hokej nūjas. Jā. Un tā bija tāds tēmas, tas bija tas, Un tu ienāc Olimpis, uz kuru cīnies. Atceries pirmo reizi? Noteikti atceries. Es pirmo reizi neatceros. Bet tā, es atceros savu vietu, es atceros to visu. Kā sanāca? Mums no sākuma, kad mēs bijām 17 gadu vecumā, mums to vienu maiņu no junioriem ik pa laikam pielika klāt pie. Bet ģērbāties jūs citā vietā? Mēs ģērbāmies citā, bet kad tur bija komandas sapulces vai kaut ko, vecākais treneris gribēja pateikt, tad mēs tur aizgājām un stūrītī stāvējām un skatījāmies. Un tā jau nedaudz tā aproda to visu situāciju, jau pašķēlē pasties, kas tur ir, kas tam ir, vai ne, kur katrs sēž, un tad jau zina. Un pēc tam jau, kad iekļuvām mēs ar Sergeju Žolto kā divu tā kā komandā, tad jau katram tika izdarīt. Tu atceries, kas tev blakus bija? Kā tev ierādīja vieta? Konstantīns Gorjevs un Olvis Katlaps. Un ir svarīgi, kas sēž blakus. Nesēž, protams, jā. Tās ir lupatas, kas te karājās un slīdas un tēmas. Nē, viņi tur arī sēž. Bet viņi tur arī sēž, jā. Ir svarīgi, kas tev blakus ir. Jā, it sevišķi jaunam spēlētājiem noteikti. Ja kāds vecāks, kas pārstāsta, kas tev tā... Patur rociņu. Jā, nedaudz tā apskaidro situāciju, kur varbūt tas ir mierīgi, tas nav neņem galvā, jā, tas... Viņš par tevi īstenībā nedomāja tā. Jā, un kas nedaudz palīdz, jo būtībā jau pašam jāiziet tam visam procesam cauri un pašam jāiemācās, ko var, ko nevar, kas ir atļauts, kas nav atļauts, kas ir jaunajiem atļauts. Kas ir jaunajiem nerakstītais likums? Nerakstītais? Jā. Ja viņš nav rakstīts, tad viņš nav domāts, lai citi to zinātu. Es nezinu. Godīgi sakot, es nezinu. Tu neesi apdedzinājies kādreiz? Es pats? Jā, ģērbtuvē. Noteikti esmu, bet es jau biju pārāk dumšs un nesaprotoši. Es pat nezināju, ka es esmu apdedzinājies īsti. Jo es jau tajā laikā uzskatīju, ka man ir taisnība un tā ir vienīgā taisnība pasaulē. Ne? Es jau ne ar ko neatšķiros no jebkura cita. Labi, lielākās daļas tā vecuma, teiksim, nezinu, jaunekļiem. Vienalga, kā viņi varētu dēt tīņi, jauniem vīriešiem. Tad tādas pašas jau domas, pēc tam jau viņas mainās, pēc tam sāk apjaust, ko katrs nozīmē, ko var darīt, ko nevar darīt, kas ir jādara, lai sasniegtu vairāk. Kā apgriezies? Es nedomāju, ka tu savā pirmajā ģērbtuvē uzreiz pirmajā reizē uzlīmēji The Best. Nav mana līmējuma. Kas tas pa brīnumu ir? Šitais parādījās pirms šitās sezonas. Nezinu, tas laikam apzīmē manu vecumu. Kas tie pa spoku? Tas ir mans portrets, man tā liekas. Kurš tev uzlīmēja? Es nezinu, viņš te parādās. Pilnīgi nopietni. Nevar būt, ka tāpat vien parādās ģērbtuvē tās lietas. Es apmēram zinu, kas to uzlīmē. Jā, bet tādā pašā laikā man arī ir šitais. Pats uzlīmēja? Nelīmējis, viņš pats pilnīgi nopietni. Tad man ir kuņģu drapes. Tad man ir, viss kas. Viss kaut kas cits. Jā, bet es nopietni, es jums pilnīgi nopietni saku. Es šīs uzlīmītas neesmu līmējis. Respektīvi, es viņas neesmu noņēmis. Bet es viņas neesmu arī līmējis. Tas ir tas draudzīgais, tā draudzīgā ironizēšana? Jā, es nezinu. Var zobilkšana? Reku viņi tieši arī to darīs tagad. Jā, viņi rāda visādus neķītrus tos žestus. Jā, mums fonā ir Hartigans un Oskars Ciburskis. Un savukārt viņi rāda tiešām visādas neķītrības un Sandis cenšas savaldīt smieklus. Nē, es viņus vienkārši ignorēju. Jā. Klau, labi, bet Dinamo ģērbtuvē, tur arī jāsaprot, ko var darīt. Ja? Tu tur nevar, teiksim tā, kaut ko izlipināt, pielikt pie sienas vai... Dari, ko gribi. Dari, ko gribi. Tavu pasauli, šitā vieta ir tavu pasauli. Ja tās ir tādas normāls un, cik normāls, bet nav kaut kas... Es pat nezinu, ko tur varētu pielikt, lai kaut kas... Lai viens no spēlētājiem būtu ļoti, ļoti, ļoti aizvainots vai apvainots ar kaut kādu žēstu. Vai par šiem gadiem tev šajā rāmī, visās komandās, kur tu esi bijis, rāmī, es domāju, te ģērbtuvē, ja? Tev ir kaut kāds sava kārtība, rituāls, ka tu ej to tur, tas tur, un kurš ir, tā teikt, ēdis no manas šķīvīša vai aizteicis man dakšiņu. Ir tāda kārtība?
NHL vienmēr bija kārtība, jo mūsu visu formu, lai arī kā mēs viņus salikām, pēc tam tika pārkārtot un ekipējuma menedžeri, viņi sakārtot pēc viņa.